Sieviešu hokeja komanda Ice Ladies gatavojas kārtējam treniņam, un ģērbtuvē valda īsta dzīvība. Dāmas uz Jēkabpils sporta halli nāk 2 reizes nedēļā, ne tikai lai sportotu, bet arī lai pavadītu laiku viena otras kompānijā. Komanda darbojas jau vairāk nekā gadu. Pirmo reizi kopā sanāca pērnā gada 28. septembrī. Paši tie pirmsākumi radās jau, kad iesēja to mazo sēklu hokeja mammas, kas var teikt stāv malā un saka, nu jā, mēs jau arī gribētu uzspēlēt, tad, kad bērni spēlē pret vecākiem vai pret vīriem. No mazas idejas izauga komanda, kas tagad tik nedēļu pulcē 30 sievietes, no 12 gadus jaunām hokeistēm līdz pat seniorēm. Viena no tām ir Solvita, kura sākotnēji nemaz nezināja, cik ļoti hokejs var aizraut. Sākotnēji es ilgi vēroju, kā mans vīrs un mani 3 bērni spēlēja hokeju. Un pilnīgi spontāni, nevienam nesakot pa ģimenē, es pieteicos uz atvērtā treniņa anketu aizpildīju. Vienkārši atnācu. Nemācēju slidot, neko nemācēju. Tu atslēdz savas domas, atslēdz visu un spēju uzlādēties no tā, ko tu dari. Anī, augšā, tev garām, skrien! Līdztekus iesācējām komandā ir arī pieredzējušas spēlētājas. Piemēram, Evelīna, kas ar hokeju nodarbojas jau 6 gadus. Agrāk viņai nācās braukt uz galvaspilsētu, lai spēlētu sieviešu komandā, bet, kad dzimtajā pilsētā tika izveidota daļā dzimuma komanda, kļuva skaidrs, jāpievienojas. Man patīk, pirmkārt, atmosfēra, otrkārt, visas meitas, viņas tādas, kā ģimene mēs esam. Ar sākumu, protams, bija grūti pierast pie tā, ka ir jaunas meitenes, to, ko viņas gandrīz, tāda līmeņa iesācējās. Bet es ar laiku pieradu un, principā, ir palicis daudz vieglāk. Viņas, protams, prasa tur daudz palīdzi, parādi, kā tur būs pareizāk. Viena no jaunākajām spēlētājām, kurai vēl aizvien nepieciešams pieredzējušās komandas biedrenes atbalsts, ir Ksenija, kas pievienojās komandai tikai pirms mēneša. Man iedvesmoja meitenes, kad bija pilsētas svētki, un viņi bija meža parkā. Tu varēja uzot formu, pamētāt pa vārtiem. Tad es domāju, tas ir mans, tā kā man patīk, es gribu. Tad pēc 2 nedēļām aizgāju uz treniņiem, man iepatikās un jā, vēl joprojām spēlēju. Kas varbūt tas izaicinošākais uzsākot? Vispār saprast, kā strādā viss treniņos, treniņu gaitā. Treneris atzīst, ka sākotnēji lielākais izaicinājums bija piesaistīt finansējumu, bet tagad galvenais mērķis ir paplašināt spēlētāju pulku, lai nākotnē varētu izveidot vēl vienu komandu. Tieši tāpēc Ice Ladies nolēmušas rīkot atvērto durvju dienu. Ikviena dāma, sākot no 14 gadu vecuma, kurai hokejs jau ir sirdī, vai tikai vilina doma par to, tiks gaidīta 26. oktobrī 10:00 Jēkabpils sporta hallē. Būs iespēja piedalīties aktivitātēs, uzkāpt uz ledus un uzdot visus interesējošos jautājumus. Valters Mideks norāda, nav jābaidās, ja nekad neesi stāvējis uz slidām. Galvenais ir vēlme mācīties. Jaunie ātrāk iemācās slidot, bet dzīves pieredzējušie ātrāk saprot spēles nianses. Kā te Katrīna Strode, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.